Vai ir svarīgi, kādu maiņas galviņu nopirkt savai Oakley elektriskajai zobirstei? Jā un nē. Tādā ziņā, ka jebkura Oakley galviņa derēs jebkurai Oakley zobirstei, viņam savienojumi visam pilnīgi vienādi var uzlikt. Bet galviņas pašas par sevi atšķirās, viņas ir dažādas. Ir, pieņemsim, šāda te, kas ir ar silikonu apkārt, viņai sariņa kustās lielākā amplitūdā, bet viņas ir bišķi cietākas. Tad ir pieejams šāds te, kas saucās Gumcare, viņas ir vismīkstākās vispār kāds vien var būt galviņas elektriskajām zobbirstēm. Ir standarta varianti, ir piemēram arī šāds te, kas ir mini variants, ko var salīdzināt, tā pati galviņa ir īsāka. Tas ir, nav obligāti bērniem, kaut gan arī bērniem tieši šādā izmērā, bet ir pieaugušie, kas izmanto šīs te tieši galviņas, jo viņiem liekas, ka tādā veidā ir vieglāk piekļūt tieši aizmugurējiem zobiem. Bet vienalga, kuru no veidiem jūs izvēlētos, kuru krāsu jūs izvēlētos kādu iepakojumu veidu, rekomendēju mainīt galviņu ik pa 3 mēnešiem, pēc tam tagad visām jaunākajām nāk augšā ir tādi tumši zilas krāsas sariņi. Pēc aptuveni tiem 3 mēnešiem viņi sāk dabīgi izbolēt, un tas ir kā vizuāls vēl viens atgādinājums, ka ir laiks nomainīt savu galviņu. Bet galvenā lieta, kas jāatcerās, jebkura Oakley maiņas galviņa dara jebkurai no Oakley elektriskajām zobbirstēm.